Esmu Evija Liepa, pastāstīšu jums par kredītiem. Kā paņemt kredītus? To jau zinās jebkurš. Bet kā kredītus var dzēst? To es jums pastāstīšu. Ir 3 dažādi veidi, kā dzēst kredītus. Pirmkārt, ar dažādu lielumu maksājumiem, otrkārt, ar vienādu lielumu maksājumiem, un trešais, ar vienādu lielumu maksājumu daļām parāda sekšanai. Apskatīsim visas. Pirmais veids – kredīta dzēšana ar dažādu lielumu maksājumiem. Redzam formulu, kur kā ir kredīta summa, kur cilvēks ir paņēmis bankā. A1, A2, AM ir atdodamās summas. Pēc laika perioda A1 ir pēc laika perioda T1, A2 pēc laika perioda T2 un tā tālāk. R joprojām ir procentu norma. Piemērs. Ja uzņēmums ir paņēmis 80 000 lielu kredītu, tad kredīta lielums K ir 80 000. 20% gadā, tātad R ir 0,2. Pēc gada atdeva 10 000, lūk, A1 ir 10 000, T1 ir 1. Pēc 2 gadiem 15 000, T2 ir 2. Pēc 3. gada neatdeva necik, tātad A3 ir 0. Un jautājums, cik tad būs A4? To mēs apzīmēsim ar X. Lūk, ievietojot kredīta formulā skaitļus, mēs iegūstam šādu izteiksmi, kur X var izteikt no kredīta summas atņemot šīs daļas un reizinot ar apgriezto. Konkrēti 1% norma 0,2 4. pakāpē. Tātad 4. gadā uzņēmējiem būtu jādod 127 000 dolāru. Viņš ņēma tikai 80. Diezgan liela atšķirība, vai ne? Nu, paskatīsimies citus kredītu veidus. Kredīta dzēšana ar vienādu lielumu maksājumiem. Tas nozīmē, ka katra perioda beigās uzņēmējiem jāiet uz banku ar summu A kredīta atmaksai. Tas pats uzdevums, ka ir paņemti 80 000 uz 4 gadiem un procenta norma ir 0,2. Tātad katru no 4 gadiem būtu jāmaksā 30 903 dolāri. Lai apskatītu trešo veidu kredīta dzēšanu ar vienādu lielumu maksājumiem, ar maksājumu daļām parāda sekšanai, ērtāk būtu veidot tabulu. Tātad ieviešam K perioda numurs, mūsu uzdevumā K būs 1, 2, 3, 4, parāds perioda K sākumā, pirmajā periodā 80 000, tātad viss kredīts, ko mēs esam ņēmuši, procenti par periodu un šī te maksājuma daļa Y, kas tiek aprēķināta dalot lielo K uz periodu skaitu N. Šajā gadījumā būs uz 4. Tātad paskatāmies atrisinājumu. 80 000 aizņēmāmies, gada procentu norma ir 0,2, tātad 16 000 ir jādod procentos par pirmo gadu. Un pamatsumma 20 000. Kopā gada beigās uz banku jāiet ar 36 000. Otrā gada sākumā jūs esat atdevuši 36 000, bet parāds bankai ir samazinājies tikai par šo te naudas summu Y. Tāpēc jūs esat parādā bankai 60 000. Plus procenti 12 000 par otro gadu, tātad gada beigās būtu jāsamaksā 32 000. Samazinoties pamatsummai, samazinās arī summa
procentu maksājumā, un tāpēc ar katru gadu summas kļūst aizvien mazākas. Salīdzinām visus šos trīs veidus. Pirmajā gadījumā, samaksājot 10 000, 15 000 un 127 008 dolārus kopā, uzņēmējs patērētu 152 000. 4 gadu laikā maksājot konkrētu maksājumu, tas izmaksātu 123 600 dolāru. Visizdevīgākais veids ir vienāda lieluma maksājuma daļas parāda sekšanai. Kopsummā tas būtu tikai 120 000. Studenti, ja jums kāds piedāvā aizņemties ar 20% gadā, izvērtējiet, cik tieši jums sanāks pārmaksāt. Paldies!